Beidzot vasara. Jālaiž peldēt. Kas viņam tā nepatīk. Nu ko, pirmo nakti kaut kā šādi. Domāsim. Jā, pielidos sapat. Ko, labrīt. Pirmdiena, 18. augusts. Kāds 13 minūtes pirms 10. Ričuks cēm gatavs. Iedra ričuks ēja. Un tad tur vispār ēdošana ēja. Kaut kā tā izskatās. 600 metrus kāds no Tirānas idosts. Albānija. Startēsim. Tūlīt. 11 minūtes par kā laiks var. Stilīgi. Jo. Atpās. Aiziet ārā. Es varu iziet ārā par balkons. Stilīgs ričuks 7. Kā. Benzīnkams ir. Lidost. Smokījums nebā. Silts arī. Kaut nezinu, būs 3-4 grādi droši vien, ja sāc. Ko? Izstinam aplīt tepat no rīta. Trešajām brokastīs. Viens jau arī čokolāžas. Ziemē Maķedonijas virzienu. Paldies. Pārējie mēs turistus. Kaut kā vajadzētu tik pārcējam. Nebūs tā. Kādā plus 28. Un vajag tā. Dzīve iet uz priekšu. Sagāja. Atpakaļ uz viesnīcu pagaidā. Tad drīz jau tēja. Ričuks sapakot bagāžniekā. Dosimies uz startu vietu. Karsts ir 28. Nu ko, tā nu mūs te Albānijā izmet kaut kādus pāris kilometrus no Ziemeļmaķedonijas. Sāksim mīties beidzot. Ārā kaut kas uz 7 grādiem, kaut kas tāds gan jā. Laižam. Jā, nu ko, tā nebija jāriko. 1,3 kilometrus. Un no Albānijas ceļā mēs atvadamies Ziemeļmaķedonijas robežu. Tā es mums šķiet. Cik būs tik pāris, ko noskaidrosim. Hei! Māri! Labi, ka tā pasaka, kur dzīvi Somā. Rāda ID kartu uzreiz palaida. Uz Čikaniekā. Esam Ziemeļmaķedonijā. Būs. Pārbaud vēl. Ko? Iekācēt. Es šatolos no grupiņas jau sniedz pildīt bija. Jā.
Oi. Macedonia. Yippee! Sulīgs nobrauciens. 45 km/h un es vēl atpalieku. Norvēģijā tikai daudz karstāks. Ņujorkas numurs 1, vēl viens Albāns. Un pārtam pilsētu, numurs 40 tikai. Tikai 5-20 pārtam. Agājā, vēl viens sulīgs nobrauciens. 45 km/h pārcīns. Kaut kā tā mēs dzīvojam. Ceļš, tā rupīt sažūs. Glābēs. Smuko, kādā lai. Ceļ. Nobraucieni ir arī tikpat tās kāpiens kalnā. Tagad jau 10 minūtes 12 km/h. Šācējam. Ļoti. Jā, ceļi tomēr samērā šauri. Tagad arī 2 autiņas mums. Gaida iespēju droši tik garām. Kā jau pēc izmēriem Ziemē Maķonī vairāk kā 2 reizes mazāk par Latviju, tā kā iedzīvotājs skaits ir līdzīgs mūsu zemē, tad likās, ka te būs iespējas miest. Īstenībā diezgan tukšs, kalnos vispār nekā, tikai šaurs asfalts. Viņš garlaicīgi, bet man neko ūrsums. Valsts aizmetors. Mēbeles atrāvās. Smatīgs un savādi bieztuvis gaiss. Tevis nav, un manis drīz nebūs vairs. Tas pilsētas lielums tik aplami baiss. Un tomēr mūsu esībā radījas plaiss.
vienīgais tāds baigais mūsu objekts Ziemeļu Maķedonijā. Vismaz, ko es zinu. Baigi plašais, smukais. Tas labs cēliņš. Šodien smuki 69 km pagaidām, tā kā ir okei. Smidzina lietiņš bišķi gan labi, ka tā veldzē. Jā, 3 man priekšā. Stilīgi. Baigā būžņa. Skatiņš. Kosti centrā. Okay. Kāds baigais tiltiņš? Ārā lietus. Pirmais tunelis šodien. 5 metri tikai. Ārā līst, bet ietīsim vēl kaut kādus 14 km tēlē. Citiem simtiņš sakrājas man 57 tikai, bet jāpietīk. Nepublicējiet nekur tādu video, kur lietu plīst. Labi. Nu, arī gāž kā pļāņiem. Skaistums ir nereāls. Ej tu nost. Par vietu. Varam. Ļoti varam. Ko? Dzīve tiešām skaista. Tagad vairs tikai jānoriko kāds kilometrs lejā līdz viestam, līdz pašam ezeru krantam apkritas ezers, līdz Ziemeļu Maķedoniju. 8. augusts, tieši 7 vakarā. Kas par nereāli mīri. Kas vīri. Pišķi nomēnētais, ok. Labi. Tas līgums. Mazu ādrumu. Mīkstais. Un tagad kasē. Es kaut vienamies. Gasolīna. Un pēšanā neviest. Tur šķērs mēs 5 šobrīd. Tērēs. Nolacīs te nāmā. Likumi vispār ir tikai izpamājums. Ai! Ai! Plaknīca līle, te mēs paliekam. Tālāk, nereāli skaisti, vēl 10 km šodienai. Tāpēc drons, tad jau jāiet vakariņās, jāsmagāt drēbes vēl. Ičuks naktis te paliek, es eju iekšā apartamentos. Čuril, tā.
istabiņu pirmkārt. Otrkārt ir otrā diena uz Ziemeļmaķedoniju. Šodienas plāns ir diezgan intensīvs dienu. Šāpēc distances tiek pavadīja 85 kilometri, bet pirmajos 25 kilometros mums ir jāuzbrauc stabili kilometru augšā. Tur iesim pēc gandrīz 700 metru šeit jūras, jāuzbrauc līdz kaut kādiem 1600 vai kaut kas tāds. Tad 10 km jāri polējā, un tad vēl kaut kādi 2 mazāki kāpumiņi, tā lai kārtīgi pamocītu kājas, tā kā daudz ūdens, limonāde, saldumu, šokolāde, tā lai ir enerģija. Cerams, ka būs veiksmīgi. Tiekās uz ceļu. Es pats ceļš, kur vakar pietinām. Šodien ir šāds. Kalns. Kaut kādā tādā kalnā nāks braukt augšā. Nu ko, kāpienu sākumā zīme 10% līdz mums bišķi iebiedē. Bet ir palicis labāk, ir pat ēna. Un principā patīk 3 braucēji man ir priekšā. Labās viņas tāds, ka divi man ir aizmugurs, tā kā kamēr viens nav spēdējies. Un te divi diezgan ir aizmugurs. Kamēr viens nav spēdējies, tikmēr viss ir perfekti. Mēs varam vienkārši kāpāt. Es neapstājies, Ātrums ir 10 km/h. Un droši vien tas nozīmē, ka stundu pusotru šitā arī paies. Ui, paliek sliktāk. Tā. Izrādās, šis bija iesilvēkais posms, ceļš gar ezeru, tā bija kalniņi. Tad ir maksas ceļš ar kalnu pārēju. Uz kalnu virsotnē 15 km. Kaut kur tur augšā. Jā, šādi samaksāja. Tā, ja tur iepauzē. Es, protams, kā augstu motivēts jaunietis, centīšos būt priekšgalā. Tā, lai nav pēc tam kalns. Kā tā? Kā? Laižam. Pakai pieslēdos pirms atkal. Tā, lai nenomīt no garlaicības, es paķeršu līdz kaut kāds dažs maķedoniešu saldums. Nais, jaunas limonāde. Kādu stēju vispār? Ir tik labi. Vēl tā labi. 9 no 10. Tā lai vieta. Lūkam labākam. Labais. Tad nu beidzot dabas parkam izskat. Labais. Un uz augšu. Īstenībā kaut kādā mērā tas ir nedaudz pats pārsteidzu. Turpinu kāpāt kalnā. Šodien ceļā stunda un 19 minūtes 17,5 km, ātrums 8 km/h. Bet, principā, es kustos tempā, kas mani apmierina. Un pulss arī tā kā nav kāds absolūts 146. Nav maz, bet tāds patīkami normāls. Kā pārāk iespriednis es laikam neesmu, bet super. Tāda var turpināt. Vajag turpināt. Saula kārtīgi cepina. Pēc būtības tikko arī atcerējos, ka es tak neuzliku apdeguma krēmu savu. Tā kā viņš kaut kur dzīvi somā stāties un to meklēt galīgi negribās. Tā kā ui. Līdz kādai pauzē, kur viss satiksies. Kā virsotnē norunāt tikšanās. Principā, jā, tur būs jāuzklāj krēms. Šobrīd man ir 3 braucēji priekšā, es ņemu viņu kādu 10 minūtes priekšā un 2 aizmugurē. Tad viņi, kas ir aizmugurē, tad tikko bija laba opcija pēdējos līkums tā kārtīgi pamanīt. Viņi tā diezgan kārtīgi šķiet aizmugurē.
Arī droši vien kāds 8 minūtes 15. Tā kā galvenais neatkrist, nebūt pēdējā. Līdz virsotnēji ir kādi 6 kilometri. Tā kā ņēmam smierīgi. Šancēm. Vajag labās ziņas īstenībā. Virsotne ir kaut kur 1600 metru augstumā. Principā vēl tie paši 6 km apmēram. Bet tikko es redzēju zīmi, ka paši mēs atrodamies jau 1421 metru virs jūras. Pirmkārt augstākais, cik es vispār esmu bijis, ir Ričuk. Pārstot Norvēģijas, cik tur 1245, manuprāt. Apstākļi ziņā, protams, arī daudz patīkamāks laiks te. Tā, dāmas un lūdzu, tagad jau ir jautri. Jautri tādā ziņā, ka jūtas ir gāži. Tas vairs nav nekāds lietas. Tā ir jauka krusa. Mums te apmētā krusa bija viens. Arī diezko silts nākamā izturāt. Otrakārt, tikai 200 metru kāpums. Vakar vēlākais kāpums bija cik tur 109 metri, tā kā divreiz kaut kas tāds, bet viss ir kārtībā. Varam turpināt. Es ceru, ka jūs redzat, droši vien pievilkšu, viģējot. Re, kur Mārcis sāks augšā? Māris, jā. Baigi tālus viņam priekšā es nevasu. Vēl kādi 3 km droši vien līdz maniem, lai viņam veic. Nu ko? Koki mūs ir pametuši. Saules cepiens neapturams, bet nav koki, ir skati. Kāpēc tie 1600 metri? Tepākās jau ir virsotne. Dundur. Jāpcik. Nu kaut kā tā. Cik dundur. Nu ko, šodien sasniegt 1580 metri. Kaut kā tā. Skaisti. Kaspar Aino. Es tam negribu Kaspar piesaukt. Skaisti. Kalniet uz skatiem. Kamēr nav parkas uz skoku, viss iet stilīgi. Labais. Ko tagad tā smukākā daļa? Augšā. Kalns vējā 10 km jārko. Posms rīkot var bišķi papjāpāda kameru. Mūsējais priekšā ātrums 49 km. Nav slikti. Viņš gan tāds mesiņš. Līkumos tīpaši negribētu laiku pretējā pusē līst, teicis, ir ok. 5 manā. Nīderlandešiem kalni nav, tikai viņi baigi valkas. Nobrauciens aizskēpē. Nu kā tā? Kādām miestā esam ierikojuši. Skalmērķis Bītola 31 km. Pusdienlaiks, pulkstens cik ir 5:05. Perfekti. Pola, ūdens, kaut kas ēdams. Tāds plāns. Kalnā. Esam kalnā par kādu segumu. Vidīgi. Kā vēl tik slapsti. Gan ir šosei nekā labāki. Nu ko, segums nav vidīgi pārgājis uz asfaltu. Vecu autoceļu. Kad jau nebūtu reljefs, tad jau diezgan Latvijas kaņu. Riedas augi. Klasiskie krūmiņi malās. Bet karstums. Neiešēlīgs karstums. Saule tagad diezgan malkuņi, tas ir skaisti. Bet skarbi. Turpinam. Mazo ceļu augstā. Tagad to lielo šosi lejā. Stilīgi.
stācijai. Visi man ir apsteigušies, viens kaut kur aizmira Eripanos. Uz Atēnām var aizbraukt, stilīgi. Kaut kā šajās. Kā batons, ne batons. Izstācija. Gribēju šokolādi, kaut kāds turku frandums. Tā mēģināsim. Uj, viss izjūtas. Drupi. Ļoti labs. Man liekas, man tikko kādi 30% aizdod drupučās. Ļoti izjūtas. Škrājums iekšā. Riktīgi stilīgi. Škrājums jādās. Līdzāk taisa. Jādās lasē. Man drupučs turpina dodot. Slēdzams un palikām, mēs neredzam pasaulē, kurā dzīvojam mēs. Brokastīs nav maize piens, bet krosāns un šampaniets, un laiks, ko cik gribam varam stiept. No uzrakstiem, ko nesaprast, mēs mācījāmies, kas ir kas, no kartes pa Parīzes trotuāriem. Kur bija sākums, ej, būt vienkāršākam, ej, mums visiem aizmirsies, ej, kur bija sākums, ej, būt vienkāršākam, ej, mums visiem aizmirsies. Hei, mon ami, comment ça va? Šī atbild man, kam si, kam sa, jo tupeles spiežai, kā spiež. Ja būtu Rīga tikai tā, mēs ietu kājām, basajām, bet te pārāk putekļi griež. Bonjour, salut, merci beaucoup, kaut Morisonam izraktu, kur blakus mums veciem apgulties. Maldu gunīm skrienot līdz, mēs diemžēl kļuvām sarežģītu, un vienkāršums sāk mums aptrūkties. Kur bija sākums, ej, būt vienkāršākam, ej. Šiem visiem biedriem plānā ir kaut kāds 15-17 km aplīts. Īstenībā pa ziemēm ar tevi visotro lielāko pilsētu Vitolu šiem. Es tikmēr braukšu kāds 34 modelis, jāizšķēl līdz Grieķijai. Kā tad vēl? Kā tā, katram tagad savu misiju. Jūs atkal esam tričkiem pēc kādām 20 minūtēm. Nāc mājās. Ej, kur bija sākums, ej, būt vienkāršākam, ej, mums visiem Pavadošā grupa man ir pamatusi. Līdz robežai kādi, Grieķijas robežai kādi 8 km. Viņi tur ar nelielu aplīti. Kādai Bistricē priestam. Griezīsies atpakaļ. Atpakaļ, kā tur sauc to pilsētu, Vitola, Vojā. Tur viņi atgriežas. Naktsmājā. Es turpinu labo grupas tēmu. Šaujam uz Grieķiju. Aiziet! Medzi-Tiljas šķēršošanas punkts sasniegts. Nes cik ātri man palaidīs pāri. Tas ir labs jautājums. Eiropas Savienības ārējā robeža kā nekā. Redzēs. Te ieberdzīs. Šādiņ priekšā. Vajadzētu. Vajadz diezgan labi. Es domāju, ka būs kā. Tā lapsā.
Grieķija! Urā!